Šodien tiekamies ar šarmanto un iedvesmojošo Annu Lieckalniņu. Personības izaugsmes treneri, teoloģi un cilvēku izaugsmes ceļa biedri. Labrīt! Čau! Attiekšām! Anna ikdienā strādā gan individuāli ar cilvēkiem, gan vada grupu nodarbības, palīdzot ikvienam atklāt savu potenciālu un līdzsvaru dzīvē. Viņas sirdslieta ir retrīta organizēšana, kur caur mieru un dziļu relaksāciju cilvēki atrod jaunas atziņas, spēku un dzīves harmoniju. Bet tas nav viss. Annas hobija ir tikpat īpaša kā viņa pati – moto, braukšana un burāšana. Šajās nodarbēs Anna atrod brīvības un piedzīvojumu garu. Mūsu saruna ar Annu aizritēja viegli un gaiši, smaidot un gaisā virmojot pozitīvai enerģijai. Kā Anna pati teica, šī saruna bija kā debesmannā, viegla, iedvesmojoša un dvēseli piepildoša. Rīts vai vakars? Rīts. Kafija vai tēja? Kafija viennozīmīgi. Bet šodien tagad redzēsim tēju. Kalni vai jūra? Jūra. Mājās vai ceļojumā? 50-50. Vai? Var. Ok. Darbs vienatnē vai komandā? Gan. Klusums vai mūzika? Pa visiem šaujam pa vidu. 50-50. Instagrams vai TikToks? TikToks. Viennozīmīgi TikToks. Piedzīvojums vai miers? Piedzīvojums. Mīlestība vai karjera? Mīlestība karjera. Mīlestība. Automašīna vai motocikls? Motocikls. Suns, kaķis? Papagailis. Tā mēs tev atnesām nelielu dāvaniņu. Kas tas ir? Tas ir enzīmu dzēriens. Tur ir labākās baktērijas, kas ļauj uzņemt to ēdienu, daudz labāk pārstrādāt, un tev būs daudz vairāk enerģijas. Tā kā, respektīvi, 2 vienā. Kolosāli. Viņš droši vien ir ar burbuļiem. Jā, viņš ir tā kā bezalkoholisks gāzēts šampanietis vai gāzēts vīns, kaut kas tāds varētu būt. Perfekti uz jauno gadu. Jā, tieši. Un katru dienu. Labi? Kāds būtu tavas superspējas, ja varētu izvēlēties? Es gribētu teleportēties. Un kur tu teleportētos? Uz bankas seifu. Ļoti labi. Es par to domāju daudz. Jā. Un ko tu ar to bankas seifa naudu darītu? Teleportētos atpakaļ. Viennozīmīgi. Un tad iekārtojusies pie tulsī tējas vai enzīmu dzērienu tējas. Domāt, ko tagad tālāk darīt. Kāda būtu tava ēnas profesija? Māfijas krustmāte. Ko tu pateiktu sev priekšā no šodienas perspektīvas, ja tu varētu pirms 20 gadiem sev kaut ko pateikt? Pirmais, mauts vēl trakāk. Kādu izgudrojumu tu vēlētos radīt, vai esi jau radījusi? Izgudrojumu? Es visu laiku kaut ko izgudroju. Es izgudroju visādus pasākumus. Visādus jaunus ekšanus, jaunu uzstāšanos, jaunus retrītus, bet ja tā pa tādu, tad tā ir kaut kāda elektrība, kas lido pa gaisu. Elektrība. Ja runājam, atgriežamies pie retrītiem, es gribētu pieteikties. Vai ir iespēja pie tevis pieteikties, vai man jāraksta tev vēstule, e-pasts? Tātad annalieckalniņa.com vai Anna Lieckalniņa Facebookā, Instagramā, TikTokā. Ko tu vēlētos mainīt cilvēkos? Es vēlētos, lai viņi ir vairāk atvērti mīlestībai. Tādai patiešām mīlestībai. Vai tu esi atvērta patiešām tādai mīlestībai? Es domāju, ka es esmu, un es nedomāju, ka tas ir kaut kāds galējais punkts. Es domāju, ka vienmēr var iet vēl vairāk uz priekšu tajā. Bet es esmu tāda mīloša.
Ja būtu filma, par tevi filma, kāds būtu filmas nosaukums? Vai tu vēl nav? Nezinu. Es apstāstu. Kāds būtu filmas nosaukums? Piemāniet zvaigznes. Tas būtu komēdija? Nu, es ļoti ceru, ka ne traģēdija. Tā būtu iedvesmas filma. Nu, kaut kāda tāda patiesība, jā, kaut kāda dzīves patiesība un iedvesma. Kurš dzīvnieks vislabāk atspoguļo tavu personību? Pantera. Kāds jautājums tev šķiet apnicīgākais intervijās? Tā, pagaid, es domāšu, ko tagad ar to tēju? Tu dzers tēju? Jā, protams. Man ir piedāvājumā Miki Mauša krūze, Minnija vai Om Chanting krūze. Kas būs Minnija? Davai. Es būšu kafijas dzērāja. Pagaidi, es izdomāšu. Nē, skaties, man ir pieaugušās krūzes Buda. Jā. Tu būsi Minnija un es būšu Buda. Labi. Sarunāts. Tā, kāds bija jautājums? Kāds ir apnicīgākais? Oi. Nu, kaut kādu tur, es nezinu, par pagātnes kaut kādām tur. Es pat nezinu, gudīgi saprotu. Man liekas, ka visi, kaut kādi ir tādi bijuši muļķīgi jautājumi, ko tev jautā atkal un atkal. Ok. Tā. Kāda bija tā pirmā mīlestība? Nu, es esmu domājis par to. Es kādreiz ļoti daudz iemīlējos. Man jau mīlestība sākās skolā. Un bija kaut kāds laiks, ka es man nesapratu, kurš bija mana pirmā mīlestība. Es vēl tagad neesmu izdroša. Nu tāda. Es nezinu. Nu droši vien jau nelaimīga, kā visiem. Bet kurš tas bija, es nezinu. Vai mīlestība ir izvēle vai sajūta? Mīlestība nāk, neviens tev nejautā. Viņa vienkārši atnāk kā zibens no debesīm un ir. Ja mēs runājam par mīlestību starp vīrieti un sievieti, bet pati tāda mīlestība, par kuru mēs pirms tam runājām, tas droši vien ir tāds stāvoklis tavs, ka tu vienkārši esi tajā mīlestībā un ka tu vienkārši mīli. Tad mēs varam runāt par čakrām, par zaļās krāsas čakru, ja sirds apvidu un par tādām mīlestībām. Bet par vīrieti un sievieti tu nejautā. Tur vienkārši bam! Ir. Kas ir skaistākais kompliments, ko kāds tev ir teicis? Es tagad zinu, ka Dievs ir. Kas to teica? Bijusi mīlestība. Tu arī saki komplimentus? Es ļoti daudz saku komplimentus, un man tas sanāk tā kā, wow, kāda, es nezinu, skaista mata vai blūza vai vienalga, vai es iedvesmojos no tevis, bet es to pat neuztveru kā komplimentu. Man liekas, ka tas ir kaut kas tāds foršs, ko tu otram vienkārši pasaka, tāpēc, ka tas ir tajā kontaktā starp jums abiem. Nu tā. Kāda ir svarīgākā mācība, ko esi guvusi no attiecībām? Tā, pagaidi, es gribēju tev ieliet tēju, tagad man jādomā. Svarīgākā mācība? Ko esi guvusi no attiecībām? Vai dieniņās visu mūsu dzīvi ir viens liels attiecības? Tu domā starp attiecībām vīrieti un sievieti, ja? Kaut kā tāda mācība, ko tu atceries, vai starp vecākiem, vai starp vīriešiem, vai ar bērniem, bet tāds, kas varbūt pamainīja kaut kāds pagrieziens tavā dzīvē varētu būt bijis? Nu, visu vienu lielu pagriezienu. Man iemācīja nekad nenodod sevi un savas vērtības. Jā. Paliec uzticīgs sev. Tas laikam būs tā, ja? Iemācies, kas tu esi, iemācies savas robežas un paliec kontaktā ar sevi vienalga. Tas ir citiem pieņemams vai nav, bet tev vislabākais draugs visu mūžu būs tu pats. Jep. Es ieliešu tēju. Bet es varu runāt, lejot. Ko tu darītu, lai iepriecinātu kādu īpašu cilvēku? Es visu kaut ko gan esmu darījusi, gan arī... Es visu kaut ko varu izdarīt. Es varu
uzorganizēt kaut kādu tur baigo ņīhau vakaru, droši vien, ka lūdzu ceļojumu. Bet tā iepriecināšana, kā tev liekas, kad ir priecīgāks, tā ir tā materiālā dāvana, vai tas ir tāds tomēr piedomāts, emocionāls tāds, vai viņam ir iekšējs prieks, ka tu esi ievērojis? Kontakts, tas ir vienmēr kaut kas tāds intīms un personīgs, ka tieši tev tas, jo tu vari nopirkt dāvanu kārti, vai tu vari nopirkt kaut ko, kas liecina, ka tu esi ļoti domājis par otru un kaut kā to īpaši pasniegt, vai arī tu vienkārši uztaisītu vakariņas. Tas ir, protams, ka pamatā ir tas kontakts, nevis tā manta. Kāda ir tev dzīves misija? Godīgi? Vispār. Es tam pretojos kādreiz, bet man liktenis nolicis atpakaļ. Man ir... Es skaitos skolotājs. Bet, zin kā, lai būtu skolotājs, pašam vajag daudz jāmācās. Un skolotāji Dievs gan ceļ, gan met zemē, tā, lai tu tiešām zini, tā kā, ko tu te vispār dari, un lai tu kādam vari palīdzēt, tev pašam ir jābūt izgājušam cauri baigi daudzām lietām. Un es esmu padevusies šiem te, es to pieņemu, tā ir tāda kā dvēseles kalpošana, es saku, labi. Jo vispār man patīk ceļot, braukt ar moci, atpūsties un tā, bet ir lietas, kas jāizdara. Ko nozīmē veiksme tavā izpratnē? Veiksme? Zini, man liekas, tas tāds iekšējs stāvoklis ir, kad tu jūti, kad tu esi uz viļņa un ka tu pilnīgi nākotnē arī tā kā projicē, ka tev viss ir forši un tev viss arī saliekās forši, jo visam sāk runāt ar tevīm, tā kā dod. Bet, godīgi sakot, ja tev ir sliktais periods kaut kāds, tev kaut kādai tur mācības stundai ir jāaiziet cauri, piemēram, 5 vai 2 gadu garumā. Tu tur vari sev kaut kādas idejas tur labās projicēt uz ārā, tāpat no tās udu vedus ātrāk neizkāps. Tā kā, tas dzīve ir tāds interesants ceļojums. Bet cilvēkam ir veiksmīgi cilvēki vai ir tādi cilvēki, kuriem jācīnās ir par veiksmi, vai te ir runa par šiem te periodiem? Kā mans mācītājs kādreiz teica, ar šiem jautājumiem taisno pie Dieva, es nezinu. Vai tici liktenim vai tam, ka mēs paši veidojam savus ceļus, vai tomēr tā ir kaut kāda sagadīšanās? Zini, kā es domāju, tas man tā šobrīd, ko es saprotu, man liekas, ka dzīve ir tāds liels prāmis. Viņš ir uzņēmis kursu, un viņš noteikti iet pa to maršrutu. Un tu kā prāmi iemītnieks, tu pa to prāmi var tur skraidīt, tur lūgt Dievu, tur vingrot, ar jogu nodarboties, lasīt, mācīt, dzemdēt bērnus, mīlēt, šķirties, atkal baudu, lai precēties. Bet tas prāmis, kā viņš iet, tā viņš iet. Tā. Tā kā es domāju, kad pamats ir jau ne viss ir mūsu rokās, bet šis tas ir. Kas tevi motivē izkāpt no gultas grūtos brīžos? Kafija. Viennozīmīgi kafija. Bet ja tie ir tādi grūti brīži, kad tu esi saskumus par kaut ko vai noraizējusies, tev kafija arī palīdz, vai tā ir? Ja es esmu noraizējusies un es esmu gultā un es negribu kāpt ārā, es nekāpju ārā, es palieku gultā. Cik ilgi tu ļaus vēl palikt gultā? Cik gribu. Cik ir bijis ilgākais, cik tu paliec? Ja es esmu piekusus, es to apzinos, ka es esmu piekusus, šodien man ir gultas diena. Es esmu gultā un viss. Un skatos filmas Netflixā. Kādu filozofisku citātu tu bieži atceries? Vistaisnākais ceļš pie Dieva ir lūgšanas. Otrs taisnākais ir humors. Es esmu terapeits, kas daudz smejas, tāpēc to izmantoju šo teicienu ikdienā. Ja tu varētu izdzēst vienu kļūdu savā dzīvē, kuru tā būtu? Man pilnīgi skumīgi palika. Ja tu negribi izdzēst? Nē, es tās atmiņas vienkārši atceros. Un tieši man atnāca tāda viena epizode. Es droši vien ātrāk būtu izbeigusi attiecības un nebūtu viņas centusies turpināt. Kā turēt pie dzīvības? Viņas bija ļoti dzīvelīgas. Es nebūtu ļāvusi sev darīt pāri.
Kā tu definē laimi? Man ir laimes formula. Nopietni. Es esmu tā, kura, es viņu neizdomāju to laimes formulu, bet es viņu ļoti labi atceros, es viņu apguvu, un es cilvēkiem stāstu laimes formulu. Mums ir vesels nodarbības. Laimes, īstenībā viena no laimes atslēgām ir robežas starp sfērām, kur tu atrodies. Karoči mājās nestrādājat. Strādājat darbā, mājās atpūšties un vēl šādas tādas lietas. Kas nepieciešams, lai sasniegtu savu vēlmi? Kas nepieciešams, lai sasniegtu savu vēlmi? Tu kā baigi kaut ko vēlēties. Bet tev vajag tā kā tieši vēlēšanās ziņā, vai tā kā tur vajag raksturu, materiālu, vai pietiek tikai, ka es ievēlos būšu bagāta un tad būšu bagāta? Es tev pateikšu godīgi ar to manifestāciju, ja, te mēs runājam bišķiņ par tādu ļoti, ļoti populāru. Oi, tu ievēlies, tev viss būs. Tāds bišķiņ tāds, tā kā kādreiz var piekrist, ka tā ir. Tāpēc, ja tu neko nevēlies, tev varbūt arī nekā nav. Bet citreiz atkal ir otrādāk. Tā kā baigi negribēja tā, bet baigi sanāca. Plānots bija tā, sanāca citādāk. Es tā nemāku tev baigi pateikt. Tev ir sava formula, lai vēlmes piepildītos? Bez manifestācijas. Kas vispār pa vārdu manifestācija? Kaut kāds angliskais vārds. Kas tas ir manifest? Kas tas vispār latviski ir manifestēt? Uzburt? Iedomāties. Ja valodnieki varētu mums iesūtīt latvisko variantu. Komentāros ierakstīt. Jā, komentāros ierakstīt. Vai man ir... Es nezinu. Zini kā, tad, kad tu sajūti, kad, piemēram, kaut kādu vēlmi, piemēram, retrītu, tad, kad tu sajūti to telpu, tad, kad tu sajūti, kā tas būtu, un tas atnāk ar tādu enerģiju kopā, tad tu zini, ka būs. Tam jānāk ir enerģija līdzi. Ja tu pa tukšo grābsties kaut kādās idejās un nav, mans augums neatsaucās ar enerģiju, tad nebūs. Tas arī sanāk pie tā, respektīvi tam vajag enerģiju. Jā, manā gadījumā... Vai, piemēram, retrīdiem, lai tas notiktu, tam vajag enerģiju. Un, ja tas nestrādā, tad sanāk enerģijas. Nav vai nepareizi sagājuši kopā. Bet tas ir man. Ar citiem tā nav. Citiem vajag izdomāt ar prātu, salikt, viņam un vispār nav emociju, viņš iet un dara. Es funkcionēju tā, kad man ir ar augums, viņš man iedod signālu vai nē. Intuīcija, enerģija, nezinu, info no gaisa. Kas tev palīdzēja tik galā ar bailēm? Es vienmēr eju un daru bailes pirmām kārtām. Otrām kārtām es zinu baiļu pārvarēšanas vingrinājumu, kurš reāli funkcionē, un tas ir no eirolingvistiskās programmēšanas. Ko nozīmē pārvarēt? Piemēram, man baila uzstāties cilvēku priekšā, es negribu, lai mani redz. Kā tas? Ja tu negribi, lai tevi redz, tad sēd mājās, ja, jo es tev tagad arī redzu, bet patiesībā ir pavisam vienkārši. Ir kaut kā, tas vingrinājums ir tāds, tu mierīgi dzīvo, tev bailes nav. Vienā momentā tev bailes iestājās, piemēram, tu zini, ka tu kāps uz skatuves, tu satraucies, tu tagad zini, tu uzkāps uz skatuves, tur aktīvas noģības vai kaut kas tu notiks, pēc tam tu nokāpsi lejā, paies kaut kāds laiks, tavs bailes atkāpsies un tu atkal normāli dzīvos tālāk. Tas vingrinājums, ko tu kopā izdari ar treneri vai vispirms ar treneri, pēc tam viens pats var darīt, ir tas, ka tu tādā nākotnes projekcijā ātri pārtini to baiļu fragmentu, ar video pulti ātri pāri, un atkal ir miers. Tu sevi apmāni, jo tev ir miers, tad tev ir kaut kāds stresiņš bailes, un pēc tam ir atkal miers. Un tas baigi strādā. Es šitā esmu ielikusi no kaut kāda trešā, kā tas ir klaja kuģim ūdenī. Man ir bailes no augstuma. Un es tos, vienā sakot, tas strādā. Jūs iet tā kā skatīties tieši acīs. Tas ir tas tā kā pārvarēšana? Izdarīt jā, augstu, piemēram, ielikt no augstu. Tas ir tāds skatīšanās bailēm. Jā, tieši tā, tu pārvari tās bailes. Es kāpu uz torni, jo man ir bailes. Kā pēc tam ir sajūta, ka tu pārvari? Ir tāds iekšā adrenalīns, tā kā vēlreiz varētu nolikt? Nē, īstenībā tu esi tik daudz iekšēji. Nebija nekas tāds. Jā, nebija nekas tāds. Tāpēc priekšā jau tu to procesu tik daudz reizes pārdzīvojies, kad realitātē tas ir nonulējies. Jā. Kāda izskatās tavu ideāla brīvdiena?
Man uzreiz ādās palmas, balta pludmale, viļņi, man meitiņa kaut kur smējās, kaut kāda liemeža, kaut kāds pilnīgs čils. Kādu dīvainu paradumu tu sevī esi ievērojusi? Ir kaut kāda dīvaina paraduma. Es kaut ko droši vien dažreiz piktojos kaut kā stulbi. Uz draugiem. Iespējams. Un to arī droši vien ievēro apkārtējos cilvēkos? Es to ievēroju sevi, un tad es analizēju sevi un domāju, ko es vispār nodarbojos. Un tad es atvainojos un saku, ka tie ir mani kaut kādi tur dēmoni vai tarakāni, kas tur notiek. Kāds ir visinteresantākais hobijs vai nodarbošanos, ko esi izmēģinājusi? Interesantākais hobijs vai nodarbošanās? Es principā esmu centusies darīt visu. Pēc tam uziesim augšā, man ir James Bond bildi, piefilmēsim. Es esmu centusies dzīvot tā kā, lai es būtu James Bonds, lai es māku visu darīt to, ko viņš. Es nemāku ar automātu šaut, nekad neesmu šāvusi, un es neesmu ar izpletni izlēkus. Vispārējās klintīs neesmu kāpus. Tā. Vispārējais tāds kaut kas ir tā kā darīts. Visdīvainākais. Tarakāna apēda. Ceptu. Garšīgs? Kā vistiņa. Ķīnā. Vai tev ir mājdzīvnieki? Man nomira sunītis. 18 gadi. Būtu 19. Kādu mūziku tu klausies, kad neviens nedzird? Man ir mūzikas dienas. Viena no tām dienām, kad es esmu gultā, man ir tādas dienas, ka es vienkārši klausos savu mūziku, un tur ir plašs diapazons. Es esmu tāds gan pop, rock, gan mantru cilvēks. Varbūt kādu var padziedāt, mums var padungot? Uzreiz sitiena. Man pēdējā laikā es lieku arī saviem klientiem Nirvana Smells Like a Teen Spirit, jo viņš iedod tādu baigo, tādu enerģiju. Varbūt Ziemassvētku kādu, vai bērnības kaut kādu, ko tu atceries, mums var padziedāt? Nē, es nevaru. Vēl spēlīte. Tad, kad man lielā meita bija maziņa, es biju ļoti jauna mamma. Es biju ļoti jauna mamma. Un es viņu liekot gulēt, visiem bija jādzied veldspēlīti, bet es dziedāju, ja tev nav kur dejot iet, Lingas dziesma. Jā. Kāds ēdiens tev uzreiz uzlabo garstāvokli? Man nāk uzreiz kafija, bet ēdiens. Droši vien tagad salāti kaut kāda. Jā. Tu pati gatavo? Es gatavoju. Jā. Es apgūstu veģetāro virtuvi. Jā. Man ir grāmatiņa arī veģetārā. Vai tu tici horoskopiem vai astroloģijai? Tas viens un pats. Bet horoskops ir izlasīt arī avīzē, kā tu Nē, mēs esam advancēti cilvēki, mani draudzina astroloģi, mēs tā traļi vaļi nepieejam šitam jautājumam. Mums ir viss ļoti nopietni, un tā, tas pat nav ticības jautājums, tas ir kaut kāds enerģija, kā viņš te ir uz šīs zemes un viss. Ticības jautājums, es kā teologs teikšu, tas ir jautājums, vai tu tici Dievam. Kāds bija tavs bērnības sapnis? Ko tu gribēji kļūt? Jā, es žāvēju matus, kā daudz meitenes pie fēna. Zini kā, viņš tā man mati plīpoja. un es dziedāju, bet es realitātē dziedāju daudz. Un es domāju, ka es būšu dziedātāja vai strādāšu televīzijā. Tu gribēji būt uzmanības centrā vai tā kā uz skatuves vai visu to kopā? Beigās izrādījās, ka es gribēju būt uz skatuves, ne uzmanības centrā, tāpēc, ka es dziedāju un ierakstīju dziesmas, Ūdrīs man sarakstīja, un es dziedāju kori un dziedāju solo, un es dziedāju arī kamērā, un man ir arī dziesmas ierakstītas. Man nebija interesanti, man nebija tas drāvis būt uz skatuves, jo, lai būtu skatuves, tev tiešām ir jāgrib uzvilkt tur kleitu, lai uz mani skatās un no tā jākaifo. Un jāgrib izstāstīt tur stāsts caur dziesmu. Man vispār tas nebija. Es kā pieaudz cilvēks gāju pie vokālās pedagoģis un pētīju. Viņai pie klavierēm bija tāda liela pasaules karte. Un es kā pieaudz cilvēks gāju viņai maksāt par vokālām nodarbībām uz domu koru skolu un pētīju karti. Mans prioritātes bija citas. Ceļot, uzzināt, izpētīt, man interesēja. Mans passions bija izpētīt reliģijas. Man baigi interesēja, kas ir reliģijas, jā. Tas ir mans tas. Tāpēc arī daru to, ko es daru tagad.
Ko tu vēl gribētu paveikt savā karjerā? Saprotu, ka tu daudz ko esi jau pamēģinājies, bet tas ir kaut kāda lieta, kaut kas, ko vēl... Es gribētu līdz galam uzrakstīt grāmatu. Kādu? Manu grāmatu. Jā. Kas sastāv no tādiem stāstiem. Par tavu dzīvi? Tas ir stāsti no manas dzīves, bet, jā, tāda autobiogrāfiska stāsta droši. Vai tu sapņo par klusu dzīvi prom no uzmanības vai vēlies tomēr būt uzmanības centrā šobrīd? Saprotu, ka tu esi piedzīvojis Es pieņemu to, kas man ir jādara. Es pieņemu to, kāda es esmu. Man patīk klusums mājas, laukos es nedzīvošu. Es esmu pilsētas cilvēks. Zinu, laukos var būt māja. Ar cilvēkiem, protams, man ir svarīgi tikties cilvēkiem. Jā. Vai tev ir saraksts ar lietām, ko gribētu vēl paveikt? Mēs runājam par to grāmatu, bet ir vēl kaut kāds checklists, varbūt dienas checklists tev ir, ka tu saraksti šodien dienu sarakstu un tu tā kā atķeksē, vai tu tā kā, kas nāk, tas nāk, un kas notiek, tas notiek. Es gribu uztaisīt to retrītu Balī. Jā. Tas būtu par kādu, ko tur cilvēkiem būtu iespēja... Mēs tieši šobrīd īstenībā man ienāca impulss no malas Balī, un Balī man ir tāda vieta, kur es visu laiku gribu nokļūt, un tā arī visu kaut kur citur es nokļūstu, tikai ne Balī. Nāca viena meitene, saka, mēs dzīvojam Balī, uztaisam retrītu. Es saku, super, taisam. Tā kā tas ir tāds jaunums, un es domāju, kur kalendārā viņi tur ielikt. Tad vēl var paspēt viņai ielikt cilvēki. Martā. Es domāju, ka marta otrā pusītē tas varētu būt. Es šodien tā izdomāju. Kādu nospiedumu tu vēlētos atstāt pasaulē? Mīlestības vēsts, droši vien. Bet tā kā, lai cilvēki, pirmkārtām visi, es neesmu lielais skolotājs nekādā gadījumā, bet būtībā visi tādi reliģiskie lielie skolotāji nākuši ar mīlestības vēstu, lai mēs atceramies mīlēt, ja, lai mēs esam šeit. Un tas būtu tas augstākais. Pat ja tu saviem tuvākajiem vari, tas tevi mīlēja, kad tu zini, ka pie tevis var atnākt, un tu vienmēr esi gaidīts, un, nezinu, es esmu vēzis pēc horoskopu, un es jūtu, ka man attīstās vecmāmiņas gēns, ja, viss, kas atnāk, es vienmēr cenšos kaut ko pabarot, padzirdīt, pabarot un tā tālāk. Man liekas, ka īstenībā ir forši, ja kaut vai tu bērniem esi atstājis to, ka tev mamma ir, kura ir vienmēr par tevi mīloša, gādīga, tāda. Mīlestība ir sākās tā kā ar diviem cilvēkiem, vai mīlestība sākās mīlot sevi? Mīlestība sākas mīlot sevi. Vai ir ciklonētieši? Ir. Es gribu, lai viņi ir. Es pieprasu. Es ticu, kad ir ciklonētieši. Es ticu, kāpēc, lai viņi nebūtu. Ja domāju, visumā mēs vienīgie. Tas būtu šausmīgi skumīgi. Tas būtu interesanti. Es ļoti ceru, ka tā ir patiesība, ka ciklonētieši ir uz mūsu zemes. Tas būtu riktīgi interesanti. Kas mainītos? Zini, kas mainītos? Man liekas, ka cilvēki beigtu karot, vispār pilnīgi citu perspektīvu ieraudzīt. Jo šobrīd, ar ko cilvēks nodarbojas uz zemes, viņš iznīcina viens otru, pats sevi, vispār kaut kādām muļķībām nodarbojas. Ja, ja mēs ieraugam perspektīvu, kad ir citas planētas ar daudziem kaut kādiem citiem iedzīvotājiem, man liekas, ka cilvēkam kļūst labākais draugs, visi uzreiz apķerās, sabučojās, ja, un visi citādāk. Visi citādāk. Lūdzu, citplanētieši esat. Vai tev ir saprotams jēdziens dzīvo plūsmā? Jā, man ir saprotams jēdziens. Kā tu to saproti? Tu zini, kā man laikam to ir iemācījusi arī dzīve, tāpēc, lai kāda es tur baigā plānotāju, dzīve parādījusi bieži vien, kad visu, ko tu saplāno, notiek pilnīgi citādāk. Un tad tu domā, kāpēc tad tu saspringsti, lai būtu tikai tā, kā tu esi ieplānojis. Ja tad domā, ja tu dzīvo tā kā ir. Un tad, kad tu dzīvo plūsmā, tad arī tu esi tā kā, atslābis. Tu esi atslābis, tu neesi saspringts. Un notikumi jau tāpat notiek. Un notiek vēl labāk, tāpēc, ka to savu enerģiju neaizņauc kaut kādu tur
enerģijas kanālu. Sievietēm vispār jādzīvo plūsmā. Tikai un vienīgi. Tev sanāk tā dzīvot? Vai kaut kādu, tu esi iemācīsies kaut kādu pēdējo laiku tikai tā dzīvot? Nu, tad sanāk, tad nesanāk. Un tad es atkal, es tā kā cenšos atgādināt, bet, protams, tad, kad realitāte ir kaut kādi projekti, ir kaut kādi termiņi, kad ir jāizdara, skaidrs, ka viņš ienes savu korekciju, un es tagad šobrīd mācos tajā ienes šo te vieglumu sajūtu, jo tas ir iekšējais stāvoklis, es to mācos vēl, lai es neieskrienu kaut kādā stresā. Vai tu bieži domā par nākotni? Jā, es domāju. Kaut vai tādā projektu perspektīvā, ko es darīšu vai kā es vēlos. Es zinu, kādu nākamo mašīnu es gribu. Tas man ir tagad aktuāli, es jūtu, kā viņas smaržo. Jā, to saucās par manifestēšanu, jā. Bet visā visumā es domāju, ka tāda laime ir arī būt šeit un tagad un baigi neaizrauties ar to nākotni. Būt šeit un tagad un dzert to tēju un runāt ar tevi un izbaudīt šo mirkli. Vai mēs dzīvojam vienreiz? Es esmu pie tiem, kas uzskata, ka mēs dzīvojam daudzreiz. Daudzreiz, nevis 10, bet daudzreiz vairāk. Jā. Kas tev dod vislielāko gandarījumu? Man ienāca vairākas lietas prātā. Pirmais man ienāca labs seks, meditācija, mans guru un manas meitas. Labi, pietiek, vai tu gribētu man kaut ko pajautāt? Es gribētu tev pajautāt, bet personīgs dabas jautājumu. To mēs aizslēdzam kameru. Jā. Labi, pēdējais jautājums. Ko tu gribētu pateikt klausītājiem, skatītājiem vai pat saviem bērniem, kas šo, piemēram, klausītos pēc 30, 40 gadiem? Ko es gribētu pateikt? Pirmkārt, mīliet, baudiet dzīvi, baudiet katru mirkli. Jā, kaut kā baigas tā uzsākt tāds baigās wow, bet noplakt beigās. Jā. Paldies, ka atklājies man mazliet dziļāk un bieži vien lielākā un dziļākā mācība ir citu iedvesma vai citu mācības. Tas bija nobeigums? Jā. Ok, paldies, nebija tik traki.